Labrīt vēlreiz. Nu ko, šodien es esmu paņēmis uz testu mocīti CF Moto MT 450. Nu ko, pirms es stāstu par mocīti, es ātri apiešu viņam apkārt, parādīšu, kā viņš izskatās. Tātad mocīts izskatās mums šādi te, modernā pelēks ar melnu. Tādas krāsas tagad modē. Sākumā es varētu pastāstīt, kā tad tas mocīts vispār turās kopā. Uz jebkuras tehnikas uzsēžoties, uz jebkura mocīša uzkāpjot, paspaidot vadības iekārtas, paskatoties, kā viņš stūrējās, kā viņš bremzējās, kā strādā piekare, var apmēram saprast, cik tas mocīts ir kvalitatīvs. Arī tipiskā mana lieta, man patīk vienmēr visu pataustīt, paklaudzināt, kā tas turās kopā. Es varu teikt, ka šis mocīts saskrūvēts kopā ir diezgan ok. Izskatās kvalitatīvi. 21 soli priekšā, 18 aizmugurē, kā paredzēts. Kas ir interesanti, ka šim mocītim ir patiesībā spieķotie riteņi, bet ir bezkameru riepas. Parasti spieķotajiem ir kameru riepas, bet nevienmēr. Daži ražotāji uzstāda šādu te risinājumu. Tātad mums ir spieķi, bet spieķu galviņas ir šeit ārpusē. Tā kā priekšā, tāpat ir aizmugurē. Priekšrocība ir diezgan liela. Ja nu tomēr gadās pārdurt riepu, tad to riepu tu vari pats uz ceļa saremontēt 5 minūšu laikā. Ja tas ir kameras, tad tomēr tur vajag gan instrumentus, gan arī saprašanu, kā to izdarīt. Es uzskatu, ka priekš šāda moča šis ir ok. Es ļoti novērtēju to, ka ir bremžu pedālis atlokāmais, tātad ļoti maza iespēja viņu nolaust, principā nav iespēja. Tas pats ir arī ar ātrumpārslēgu. Ātrumpārslēgam arī ir atlokāmais gals. Mums ir normāli kāpšļi, kuriem ir iespējams uzlikt virsū arī gumiju. Par pašiem kāpšļiem es varētu teikt to, ka man principā gandrīz uz jebkura moča uzkāpjot vienmēr prasās, lai kāpšļi ir garāki. Jo priekš manas gaumes šis kāplis ir pa īsu. Es vēlētos, lai viņš būtu garāks. Vēl es diezgan pozitīvi novērtēju to, kā mocītim ir šādi te diezgan elastīgi pagrieziena rādītāji. Visādi var gadīties, var gadīties mocīt nomest uz sāna. Es teikšu tā, par priekšējo bremzīti, manā gaumē ir bišķiņa asāka bremze. Es teiksim, priekš braukšanas gan pa asfaltu, gan ne pa asfaltu dodu priekšroku, ka tā bremze ir tāda jūtīgāka, bet bremzes ir normāls, bremzes strādā. Šim mocim vispār ir arī ABS. ABS, kā jau mocītim, kas paredzēts braukt arī nost no asfalta, viņš ir atslēdzams. Atslēdzās viņš ļoti vienkārši. Rekur uz stūris ir podziņa, piespied paturi 2 sekundes, ABS izslēdzās. Piespied atlaidi, ABS ir ieslēdzies. Kam bezceļa mocim ABS? Bezceļa mocim ABS nevajag. Ja tu brauc, teiksim, pa šādu te, brauc pa taku, brauc pa grantēto ceļu, tev droši vien ABS nevajag. Bet, ja tu brauc pa šoseju, pa pielījušu šoseju, pa pielījušām ielām, pa bruģi, tad, protams, no tā ABS sliktāk nebūs, būs tikai labāk. Īpaši tāpēc, ka es personīgi šo mocīti ļoti rekomendētu tieši tiem, kas veic savas pirmās gaitas, pirmos gadus uz mocīša, un tad, protams, ka tāda papildus drošības funkcija ir ļoti noderīga. Tātad priekšā mums ir kajabas dakša, strādā normāli. Protams, šis nav mocis, ar kuru būtu tagad jālec pa kaut kādiem tramplīniem. Es teiktu tā, ka pie mazajiem nelīdzenumiem es gribētu, lai viņš ir drusciņa, tā dakša ir drusciņa jūtīgāka, lai viņš viņus labāk slāpē. Bet atkal te koks ar 2 galiem, ja viņi būs mīksta braucot lēnām pa nelīdzenu ceļu, tad viņi nevarēs uzņemt lielākus triecienus. Es pa baigajiem tramplīniem nekur nelecu un akmeņiem, bet man nevienā brīdī nelikās, ka viņi tagad varētu izsist cauri vai ka tur kaut kas būtu pa īsu. Strādā normāli. Motors ir 450 kubīgs 2-cilindru motors. Viņš nav ass, viņš nav zvērīgs, viņš nav jaudīgs, bet patiesībā pilnīgi pietiek. Nav vajadzīgi tev Latvijā 1290 kubi, lai brauktu, piemēram, pa to, ko mēs šobrīd redzam. Nav vajadzīgi. Tev nav kur to jaudu likt. Attiecīgi mazāks motors, motocikls ir vieglāks, viņu ir foršāk vadīt, viņš vairāk pieļauj kaut
kādas kļūdas, ja tādas gadās, un es uzskatu, ka pilnīgi pietiek. Man personīgi pašam patīk jaudīga tehnika, bet priekš šāda mērķa, kam ir domāts šis motocikls, ar šo pilnīgi pietiek. Paskatīsimies vēl, no kā tas mocītis sastāv. Tātad lieta, ko es ļoti novērtēju, ka šādam mocītim ir nolokāmie spoguļi. Man personīgi nevienam mocim tādi nav bijuši, bet tas, ka tu vēloties iebraukt kaut kādos krūmos, vēlies, piemēram, tu vari paņemt un spoguli atlocīt. Viss tik vienkārši. Par ekrānu es varu teikt tā, ka es izbraucu tagad, kad saule lec, man nevienā brīdī nebija problēmas saskatīt, kas tajā displejā tur būtu. Nav tā, ka uzspīd saule un tu neko neredzi, kā jebkurš cilvēks, kurš ir lietojis telefonu, zina, kā tas izskatās. Pretenziju nav, panelis smuks, viss strādā, viss kārtībā. Šeit ir tāds foršs stikliņš, kur var uzregulēt zemāk, augstāk. Nekādi instrumenti nav vajadzīgi. Braucot pa šoseju pacel uz augšu, braucot šādā te vietā, kur es esmu šobrīd, protams, nolaid uz leju, lai labāk var redzēt. Viss strādā, viss normāli. Ir regulējams sajūgs, kur var pieregulēt tuvāk tālāk. Forši, parasti šitādas te feature standarta mocīšiem standartā nav uzstādīta. Protams, tas pats ir arī ar bremzēm, to var pieregulēt pie rociņām tuvāk tālāk. Mocim ir forši rokturi, stingri, kārtīgi, no alumīnija. Ir šāds te maziņš oriģinālais bagāžnieks, kurš no apakšas ir ar alumīnija stiprinājumu. Tātad tur droši var skrūvēt kaut ko virsū, ja vajag. Viņš nenolūzīs. Diezgan klusa izplūde. Kā jau šī ir Euro 6 standarts, viņi ir diezgan klusa. Papildus mocītim ir arī katalizators. Ja brauksiet pa takām, pa dabiskajām brauktuvēm, nebūs tā, ka tantes skrien virsū un saka, ka zvanīs policijai, jo uzmanību, nepiesaista cilvēkus baigi nedusmo. Kas vēl? Ir ļoti zems sēdeklis, un to noteikti novērtēs braucēji, kas ir īsāka auguma, un ja tu spēr savus pirmos soļus nost no asfalta, tad parasti šis ir tas lielākais baiļu faktors, ka tu nevari aizsniegt to zemi ar kājām. Ja tu brauc jau pieredzējušāks, esi braucējs, tev, protams, tas tā baigi nav aktuāli, bet iesākumā, protams, ir tās bailes par līdzsvaru un tā sajūta, ka tu jebkurā brīdī vari aizsniegt zemi, dod lielu pārliecību tev pašam par sevi. Es to vērtēju pozitīvi. Es negribu tagad mocīti gāzt uz zemes, bet man būtu grūti to tagad ar vienu roku izpildīt, viņu pieceļot, bet es pamēģināju mocīti sasvērt līdz zemei un piecelt. To izdarīt var. Nav, protams, tā kā mazo kaut kādu endūru, kurš sver tur 120 kg, bet piecelt var. Nav tā, ka tagad jādomā, kur dabūt divus draugus, lai uzceltu mocīti augšā. Tātad mans viedoklis par šī moča mikroapskatu. Tātad, kam šāds mocīts būtu piemērots? Es uzskatu tā, ka šāds mocīts būtu ļoti piemērots, ja tu veic savus, pirmos gadus uz motocikla, ja tu vēlies iepazīt Latviju, izbraukāt visus Latvijas ceļus, kur ir dažādu segumu, ja tu ikdienā pārvietojies pa ceļiem, kas nav labas kvalitātes, piemēram, pa bedrēnām pilsētas ielām, ja tev ir jāizbrauc uz laukiem pa grantētajiem ceļiem, ja tu gribi tādā foršā turisma režīmā pabraukt pa kaut kādām dabiskajām brauktuvēm, pa takām. Bet ja to šādu mocīti vairāk gribi pabraukt tieši pa kaut kādām smilšainajām taciņām un tādu, tad tev droši vien vajadzētu uzlikt viņam niknākas riepiņas, jo šīs riepiņas ir tādas, es daru visu. Labi, tas bija CF Moto MT450 mikro apskatiņš. Laiks uzvilkt plānākus cimdus, jo jau ir bišķiņa saulīti iesildījusi gaisu. Atpakaļ uz moto salonu, jo man ir jādod mocīts, lai kāds cits cilvēks, kurš izskata šāda motocikla iegādi, var viņu izmēģināt. Tā kā, ja tevi interesē, droši, moto.